esmu uzaugusi ticīgā ģimenē, kristīgā ģimenē. Līdz ar to jau no mazām dienām es esmu dzirdējis to, kas ir Jēzus Kristus, ko viņš izdarīja mūsu labā. Es esmu lasījusi Bībeli gan kopā ar saviem vecākiem, gan arī svētdienas skolā, draudzēs esmu dzirdējusi to. Bet, kā es vienmēr saku, ka tas nav iemesls, kādēļ es pati ticu viņam un kādēļ es sekoju Kristum. Jo, kā jau tu teici, ir katram vajadzīgs šis personīgais piedzīvojums. Un es savā dzīvē esmu dažādos veidos viņu piedzīvojusi. Un varbūt tas pats sākums, ko es varētu minēt, ir tas, ka agrāk, kad es biju pavisam maza, kādi 4-5 gadi, es dzirdēju, ka Jēzus runā ar mani dzirdamā balsī. Un tajā pirmajā reizē es, protams, nesapratu, ka Jēzus runā ar mani, un es pastāstīju to vecākiem. Un tā kā viņi, protams, Bībeli ir lasījuši, un tur vecajā darībā ir arī par Samuēlu, mēs zinām to stāstu, kad viņš arī pirmajā reizē nedzirdēja, nesaprata, kas ar viņu runā, un tad šis priesteris viņam bija teicis, lai nākamajā reizē, kad tu dzirdi, tad jautā, kas ar tevi runā. Un tā arī mans tētis deva šo padomu, un nākamajā reizē, kad es dzirdu šo balsi, jautāt, kas ar mani runā. Un nākamajā reizē, kad Jēzus runāja ar mani, viņš teica to pašu lietu, ko pirmajā reizē, un es jautāju, kas ar mani runā, un tad Jēzus atbildēja, ka Jēzus runā ar mani.